Zemgales rakstainie bruņķi ir unikāli ar to, ka šādi bruņķi nav nekur citur Latvijā. Būtībā pārsvarā tikai Zemgalē. Ar mazajiem, pat ļoti retiem izņēmumiem Rīgas novadam un Taurupes pagastam ir tātad šie rakstainie bruņķi, kas ir austi tieši šādā aušanas tehnikā. Zemgales bruņķus, kā jau jebkuru tautstērpu Latvijā, nesāja zemnieks. Tas bija zemnieka apģērbs. Noteikti Zemgales tautstērps ir goda apģērbs. Noteikti viennozīmīgi gan bruņķi, gan greiznieku krekli un greiznās villainas. Ja, viennozīmīgi tas ir goda tērps, arī mūsdienās. To vēsturi ir diezgan sarežģīti, jo īstenībā tādu pierakstu lāga pat nemaz nav. Ir minējumi, bet bruņķi ir datējumi ar 19. gadsimtu, kad arī šie bruņķi ir austi. Sākotnēji varbūt šis raksts tika ielasīts ar roku, ar skalu palīdzību, un tad ļoti ātri cilvēki izdomāja, kā var pacelt šīs niškārtas uz augšu, lai nebūtu jāielasa katrs raksts tātad ar šo skalu palīdzību. Varētu būt, ka šī iekārta ir atvesta no Skandināvijas valstīm, šī ideja, jo muižas laikos muižkungs savas kalpones, varētu teikt tā, sūtīja uz Skandināviju mācīties pa ziemu aust, lai viņām būtu ko darīt un lai muižai varētu tikt austi audumi. Skatoties arī kāda tur ir tā aušanas tehnika, arī šobrīd diezgan plaši tiek izmantotas šīs stēles ar velkamo ierīci. Būtiskākā atšķirība ir aušanas tehnikā, kad ir vajadzīgas šīs īpašās stēles ar velkamo ierīci, jeb kā mēs audēji viņas saucam par pupu stēlēm, jo šī uzparikte, kā viņu varētu nosaukt, vai šī ierīce atgādina govs slaukšanu, un tāpēc šāds nosaukums ir tautas valodā arī iegājies pupu stēles. Velkamo ierīci var uzlikt būtībā uz jebkurām stēlēm, bet kā ir rakstīts ir literatūrā, uz lauku stāviem. Bet ir vajadzīgs šis steļu aizmugures pagarinājums, lai varētu uzlikt šīs daudzās nīškārtas. Ja, tad ļoti lielai vietai aizmugurē ir jābūt, jo bruņķu rakstu daļas var sasniegt līdz pat 24. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs 24 nīškārtas. Salīdzinājumam, ja teiksim, vienkārši audums izaužot vajag 4 vai 8, ja, tad cik tā vieta ir paredzama. Un tad, ja ir 24, tad, protams, tā ir diezgan to vietu vajag vai ne, lai varētu tātad šīs niškārtas ievietot stēlēs. Šis ir amatnieku darbs. Šādus bruņķus mājās katra meita, sieva neauda. Vienkārši tas, tīri tehniski, tas īsti nebija iespējams. Saprotot to, tagad aužot, ja, saprotot to, kā tas tiek darīts, kad pieņemot to, ka zemniekam ir jāstrādā vai ne, un stēles rudenī tika istabā ieliktas un pavasarī izņemtas, tad šo stēļu uzstādīšana un noregulēšana vien prasa ilgu laiku, ja, tāpēc labāk, ka viņas stāv statiski, ja, un viņas netiek ne jauktas ārā, ne pārvietotas, kaut kur ne pārbīdītas, un tāpēc, tas tāds, es to pieņemu, ka tas tiešām ir bijis tikai un vienīgi amatnieka darbs. Tātad ar ko atšķirās stēles ar velkamo ierīci no stēlēm, ko varētu dēvēt par parastajām stēlēm, sviru stēlēm, ja? Tas ir tas, ka nīškārtas paceļ ar šiem striķīšiem. Tas ir tas velkamais efekts, ja? Ja sviru stēlēm katru nīškārtu paceļ ar paminu, ar kāju minot, ja? Tas pirmkārt ir daudz lēnāk. Otrkārt, nevar pacelt vairākus vienlaikus ar kāju, ja? Velkamajā iekārtā mēs paceļam skatoties pēc raksta tik, cik vajag. 1, 2, 3 un tā tālāk, ja? Tas veido rakstu. Paminas tiek izmantotas, tās ir vienkārtņu paminas. Šai gadījumā tās ir uz trīszuļu sistēmas.
un 2 paminus, kur aizauž katru rindiņu, kur katrā rindiņā tiek pacelts raksta skaits. Ja? Katru rindiņu aizauž ar vienkāršumu paminu, lai tas rakstiņš nostiprinās un viņš ir stabils, lai viņš nav tur ļurīgs, ja? Pat cik ir pacelts vairākas niškārtas reizē. Pati aušana notiek tā. Mēs vispirms skatāmies savu izvēlēto rakstu, izpētam, kādu figūru tas veido, uz kādām niškārtām tas attiecās. Niškārta 22., 21., 20. viss pēc kārtas. Viss pēc kārtas, kuras ir vajadzīgas, tās ir sarakstīts schēmiņā. Skatoties rindiņu pēc rindiņas, mēs attiecīgi ceļam niškārtu uz augšu, paceļās vajadzīgais skaits, lai dieks skrienot cauri, to arī piefiksē. Tie nu ir tie pupi, tie pupu raustīšana. Mēs ejam tālāk. Nākošā rindiņa zīmē figūru, ja? Mēs esam jau tikuši šeit. Tātad mēs rakstā jau esam šeit. Ejam uz priekšu. Šis šoreiz ir par laimi diezgan vienkārša figūra, bet ja ir ziediņš puķītē, ja, tad tur ir pilnīgi katrs kaut kas cits, tur īsti nav tā viss pēc kārtas. Tā principā visu laiku raksts veidojās mainot niškārtas un raustot šos. Šie brunči visi ir austi pēc muzeja materiāliem. Muzejā atrodamiem materiāliem. Šis, piemēram, ir vilces bruncis, kas ir, varētu teikt, kas ir atdarinājums un īpatnējs ar to, ka tiešām ir izmantota lina velki, kā to darīja arī 19. gadsimtā, un aizausts ir ar pēc iespējas tuvāk piekrāsotiem toņiem, lai dabūtu šo te senatnīgumu un to autentiskuma efektu. Raksti, kas ir atrodami Zemgales brunčos, viņi ir dažādi. Tā ir gan zvaigznīte, puķīte, saulīte, teiksim, šie te brunči, jā, ir vai kā viņus citi arī sauc par rozīšu brunčiem, rozīte. Varbūt margrietiņas, varbūt vēzīši. Kāpēc ir tādi? Atkal ir tikai minējumi, par cik Jelgavā bija Hercoga Jēkaba manufaktūras, tika izausti ļoti daudz un grezni raksti, ir saglabājušās šīs te vēveru burtnīcas. Iespējams, kad šos te rakstus, ko kādreiz audi Hercoga Jēkaba manufaktūrās, viņi tika attausti, izausti Zemgales brunčos. Jo ir, teiksim, tādi ļoti interesanti, gan kā palmiņas, gan kā puķītes, jā, ko tiešām varētu mēs varbūt saskatīt, kā Kurzemes Hercoga Jēkaba tapešu raksti, teiksim, vai ne. Brunčiem būtībā, jā, viena puķīte ir gaiša un viena puķīte ir tumša, un pa vidu tā tad ir šīs te svītru joslas. Ir izņēmumi, kur ir tātad viss raksts vienā laidā, jā, bez svītrām, bet tie atkal ir teiksim, izņēmumi. Un Zemgales brunči arī atšķirībā no citiem novadiem tātad tiek likti faltēs. Var tās faltes būt tikai arī, teiksim, te līdz pusē, ja, un nesafaltēti līdz apakšai. Bet mūsdienās tā kā ir vairāk ierasts, ka tātad šīs te faltes liek līdz pat brunča apakšai, ja, kas piedod arī tam bruncim tādu, papildus greiznumu. Laika ziņā šis ir visietilpīgākais aušanas veids. Mums paiet 2, pat 3 dienas, lai mēs ienītītu katru diegu pareizajā vietā. Ja? Tas aizņem laiku. Pirms tam jau mums, protams, vēl ir visi velki jāuzmet, tas ir jāievelk, bet tas ir jebkurā stēlē. Un pati aušana ir arī, protams, krietni lēnāka. Ja ir rakstiņš, pēc rakstiņa, kur nav nekāda brīvā vienkārša daļa, kuru var aust ātri,
Rakstiņš pēc rakstiņa iet, tas, teiksim tā, 50 centimetrus var noaust tādā darbīgā dienā. Ja ir arī brīvāku joslu pa vidu vai tur strīpas, jā, tad varbūt var 80 centimetrus noaust dienā. Nu, tas ir maksimāli. Kopējais brunča garums vienmēr būs vismaz 3 metri, jā. Mūsdienās ir tā, ka ļoti maz, kas vairs to prot. Senie meistari ir aizgājuši viņsaulē, velkamās ierīces ir nomestas kaut kur paksī, pieņemsim, mēs arī savu velkamo ierīci konkrēti, kas ir uz mūsu stelēm. Es izvilku laukā no vienas kults, kura vienkārši tur bija nomesta, notīrijām, pielāgojām un pēc tam meistars mums taisīja. Un arī tagad taisa jaunu un smuku tādu, lai būtu tiešām skaista. Un pētot un apkopojot pa Latviju amatniekus, kas to dara, mums sanāca, kas aktīvi darbojās un prot šo te darīt ap 19 pa visu Latviju. Mēs zvanījām vienkārši arī visiem, kas to dara. Ļoti daudz teica, ka viņi vēlas to darīt, jā, bet nav vairs zināšanu, nav prasmju, kas varētu viņiem to iemācīt. Es ļoti ceru, ka šis ieguldītais mūsu darbs tiešām arī dos savu artavu un ka tas netiks aizmirsts. Jā, ka tas netiks aizmirsts un tagad pat jau ir studija, kas ir mums paprasījusi, vai mēs varam izgatavot šo te velkamo ierīci, viņiem uzstādīt un apmācīt studijas meitenes aust, lai viņi arī varētu tātad aust šos te zemgales rakstus. Kā es saku mūsu klientiem, ja jūs pareizi glabāsiet, tas bruncis būs jums, bērniem, mazbērniem un varbūt vēl.